Otrs jautājums ir par to, ko darīt. Ja mēs lūkojamies tādā īsākā perspektīvā, protams, mums sevi ir jāaizsargā, mēs nevaram te sēdēt un gaidīt, kas notiks. Tad vispirms, visstingrākā veidā būtu jāizliedz zināmi islāma ideoloģijas virzieni. Vai tās teroristiskās ideoloģijas, kas izaug vai ir veidotas uz islāma bāzes. Tad tas ir salafija, džihādisms jebkurā veidā. Tad ir 5 islāma pīlāri, un džihāds ir 6, kuru daudz islāma juristi neatzīst par vienu no 5 pīlāriem. Un tad vajag palikt pie tā, ka islāmā ir 5 pīlāri, un vārds džihāds nedrīkst parādīties. Un nekāda gazī, nekāda gazavate, nekādas šīs varmācīgās būšanas. Tad tas viss ir jāizmirst. Un te jābūt stingrai valsts politikai, un jābūt mugurkaulu. Jāatcerās arī to, ka Āzija mīl spēku. Un nekāda ņuņēšanās, ja saprotiet, un glaudīšana, to saprot kā vājumu pazīmi. Ja tev ir mugurkauls, ja tev ir spēks, nu tu tev cienīs. Nav spēks, tu tur ķēpāsies ar viņiem, kā ķēpājās Zviedrijā ar imigrantiem. Nu tad Zviedrija tagad ir dabūjusi vislielāko džihādistu armiju Eiropā. Kaut kā visaugstākie tur ir pabalsti. 70% no ieceļotājiem nestrādā, bet dzīvo uz Zviedru nopelnītās naudas rēķina. Ne? Un te pašā laikā viņiem riebās viss tas. Nu, kā tas ir? Nu, acīm redzam, nepietiek Zviedriem, tā teikt, rakstur un runāt spēku valodā. Spēku cienu.